sešgadnieki, 35. nedēļa, Zebūts, patiesībā ūsiņu laiks un arī ūsiņu svinēšanas laiks. Mēs varam taisīt arī skaistu zirdziņu, kā ūsiņu pašu, bet, kā redzam, tas nebūs viegli. Te ir ļoti pamatīga veidošana. Ja mums ir uzņēmība, mēs varam to darīt. Bet mēs piedāvājam paņemt akmeni un veidot akmeni ar zīmēm. Mēs redzam šajā 198. lapusē ziedojuma akmeni. Patiesībā šis darbs var būt arī kā kontrola darbs, kurš parāda, kuras zīmes bērns atcerās. Jo viņas ir daudz, pa gadu lietotas, mācītas, un šeit mēs arī ievietojam jau ar māksliniecisku sajūtu vairākas zīmes. Mēs varam ņemt arī kādu prototipu, bet šeit svarīgākais atkal būtu darbs ar īkšķīti. Veidot tik tālu, kamēr ir gluds, un šeit būtu jāveido mierīgi, un ja māls ir ieplaisājis, tad mēs atkal nošvammējam un turpinam veidot. Un tagad ir zīmīšu iestrādāšana akmenī. Šis mums varētu kalpot arī kā praktisks statīvs zīmuļiem vai pildspalvām. Un tamdēļ mēs varam sākt ar to, ka mēs uztaisām šīs vietas, kur varētu stāvēt zīmuļi. Un tas var būt arī kā tāds dizaina objekts telpā. Lai nav vienkārši veidojumi pēc, bet tātad varbūt ir pietiekoši trīs vietiņas, lai ievietotu pildspalvas, zīmuļus vai pat arī otu, un pārējais ir kā dekoratīvais elements. Mēs, protams, to varam arī pēc tam skaisti noglazēt ar dažādām krāsu pārējām. Varam arī pielīmēt sulniņas, kad darbs ir apcepts. Tā kā, šādi. Tad tagad dekorējam ar zīmēm. Un noteikti sākam ar ūsiņa zīmi. Un tādā ļoti lielā mākslinieckā objektā pat ir pietiekoši ar vienu zīmi, ja viņa ir īstajā vietā, un viņa ļoti labi izskatās, bet mēs varam piekopt arī citu stilu, kad ir zīmes no vienas vietas, un viņš ir raibs no zīmēm. Var arī apkārt taisīt punktiņus un vēl skujiņus un tā tālāk.